Kādu gaisu tu elpoji, ka tu tam noticēji tik ļoti? Jebkurš loģiski domājošs cilvēks, apskatoties uz to pakalpojumu, viņš saprot to, ka tas ir kaut kas labs. Cilvēki pat nemāk izveidot attiecības viens starp otru. Es vienmēr daru to tā, kā es to uzskatu, kā ir pareizi. Bet viņi nesaprata, un viņi nezināja vienu galveno lietu, ko es darīju. Rāvām mēs tajā laikā pa 16 stundām dienā. Džeki, sākam strādāt! Un tad viņš tā saka, ko tu nodarbojies? Taču tikai ar to auto mazgāšanu. Trīs, 2, 1. Mēs paceļamies! Tā saucās mans podcasts. Un šajā reizē pie manis ir ciemiņš, kur mēs tagad satikāmies. Es tev apsolīju, ka es gribu ar tevi sarunu. Es savu solījumu pildu. Un tā būs tava pirmā intervija. Jā? Sanāk, jā. Tas nozīmē, ka tik daudzi nezina, kas tu esi, ar ko tu nodarbojies, kas ir tavs biznes, kāda ir tava pieredze. Bet es jau pēc pirmā satikšanās reizes sapratu, ka es gribu ar tevi sarunu. Un zini, kāpēc? Jo es ieraudzīju tavu izpildu direktoru. Es ieraudzīju, kā mēs sēdējām un kā viņš runāja tavā vietā. Es ieraudzīju, ar kādu deksmi viņš to dara. Viņš vadīja sarunu, un man bija tāda sajūta, ka viņš ir īpašnieks. Jo ar to attieksmi, kā kāds ir gatavs darīt darbu, man bija tāds, kaut kādas lietas savā dzīvē dari pareizi, kur tu dabūji tādu cilvēku, kā tu viņu nolgoji, kā man arī tādu cilvēku dabūt. Un tas man ļoti iedvesmoja uz to, ka tā tad ir ļoti daudz lietas, kuras varētu no tevis mācīties. Jo uz doto brīdi es visu daru kopā ar savu vīru, un mēs esam tie stūmēji. Bet to es izdarīju tā, ka viss notiek bez tavas iesaistes. Tā īsti nevarētu teikt. Tāpēc es tev gribu dot tagad 1 minūti manā Instagram story lentā. Iztēlojies, ka tev ir 1 minūte reklāmai. Un tev visiem ir jāpastāsta, kas ir tas, ko tu dari, kā tevi sauc. Un, lai palielam pēc 1 minūtes tevi noklausoties, man ir aptuveni skaidrs, par ko tagad būs saruna. Mans vārds ir Ģirds, un es esmu Vaškāra dibinātājs un īpašnieks. Vaškāra tā ir automazgāšanas aplikācija. Un mēs nodarbojamies ar mobilo automazgāšanu visā Latvijā šobrīd jau. Ja vērienīgi. Jā. Tas tavs pamata bizness vai ir vēl kāda biznesa, ko tu dari? Tas šobrīd ir man pamats bizness, jo sākās viņš vairāk kā investīcija projekts. Un sākās viņš no tā, kad mēs... man pašam personīgi likās tā nozara pietiekoši interesanta, jo pirmām kārtām tā bija par ērtību. Es skatījos uz daudzām lietām, kas šobrīd mainās pasaulē, mainās Latvijā, digitalizējās un arī, mainās viņu darbības veids vai procesi, kā tas notiekās. Un viens no šiem procesiem man likās absolūti novecojis un nepieņemams. Tā bija tātad auto apkope un auto mazgāšana. Es pats dzīvoju Jūrmalā, man ir vairākas automašīnas. Es sapratu, ka dažkārt paiet pat vesela diena, lai es visas tās mašīnas nomazgātu kādā no Jūrmalas automazgātuviem. Jo man vajadzēja vienu aizzīt, pēc tam nomainīt ar otru, ar trešo. Tu saredzēji trūkumu? Un es saredzēju to, ka tas kaut kā viss tā dīvaini notiekās. Un tad es sāku pētīt, kas notiekās pasaulē tajā tirgu. Un es pamanīju to, ka nav tā, ka tā būtu ļoti izplatīts veids pasaulē, bet dažās valstīs tas ir diezgan tāds jau, saprotams un zināms servis. Es sāku skatīties veidus, kā viņi ieviest Latvijā. Okay. Tas sākums bija ļoti tāds vienkāršs. Man bija jau komanda, kas nodarbojās ar automašīnu iznomāšanu. Līdz ar to tur mēs nebijām galīgi, tā sakot, no koka nokrituši, bet mēs jau ķerāmies klāt, jau zināmām lietām. Cik cilvēki jums komandā ir uz doto brīdi? Cik jūs liela komanda esat? Uz doto mirkli mūsu pamatkomanda, kas organizē to visu un vada to visu, nav liela. Mēs esam 7 cilvēki. Okay. Un tad, protams, mums ir darbinieki, kas veic tieši servisu.
Kas brauc un mazgā mašīnas? Kas brauc un mazgā mašīnas, jā, tieši tā. Ok, cik cilvēks tev sanāk vadīt ikdienā? Vai tu to dari, vai kāds to dara tavā vietā? Jo komanda nav maziņa. Teiksim tā, kad, kāpēc man patīk, teiksim, šī komanda, jo viņa ir kompakta, viņa ir neliela, man nav, teiksim, jāvada liels kolektīvs, un es esmu deleģējis, teiksim, šo te servisa daļu un automašīnu mazgātāju daļu. Es esmu deleģējis mūsu servisa nodaļai, kas ar to nodarbojās. Savukārt uz manīm ir pārdošana un arī attiecīgi tātad menedžments tai vadības komandai. Un vadības komanda, tā ir administrācija, tā ir pārdošana un tas servis. Cik ilgu laiku jūs jau esat? Šis ir 4. gads. Mēs ar vērienu, jo tu palielam esi sasniedzis to latiņu, jeb to komandas lielumu, kas ir man ar 8 gadiem. Tev tas ir sanācis īsākā laika posmā, sāksim ar to. Varbūt tāpēc, ka tev ir bijis ārkārtīgi liela pieredze jau pirms tam darbojoties biznesos, jo šis nav tavs pirmais biznes, es pareizi saprotu? Nē, noteikti tas nav man pirmais biznes patiesībā. Bet veiksmīgākais? Es ar biznesu nodarbojos jau ļoti, ļoti sen. Vai šis būs veiksmīgākais, to mēs redzēsim tuvāko gadu laikā. Okay. Jo vēriens šobrīd, ar kuru mēs ejam tirgu un ko mēs šobrīd radām, un produkti un pakalpojumu un viņu ekskluzivitāte šobrīd ir pietiekami liela, lai uzskatītu, ka tas varētu būt veiksmīgākais projekts. Bet līdz tam, ko darīja? Jā, tad mēs varam tādu atkāpi, teiksim, uztaisīt mazliet pagātnē. Es ar biznesu nodarbojos principā no 19 gadu vecuma. Okay. Tas bija diezgan tā ātri un skarbi, bet tas bija, es domāju, tie bija savādāk laiki, tie bija 90. gadu vidus. Un tanī laikā bija tā, kad mainījās paudzes, mainījās tie cilvēki, kas bija pastrādājuši tātad mūsu iepriekšējā politiskajā iekārtā, un tad nāca mūsu brīvā Latvija, un tad nebija jau nemaz tik daudz to vadītāju vai to zinošo cilvēku, kurus, teiksim, kaut kādos aktīvos biznesos iesaistīt. Jā. Un man toreiz paveicās, varētu teikt, ka paveicās, jo es nonācu uzņēmumā kopā ar, tas jau bija, kad es jau biju pirmo pulveri jau pavostījis, bet es nonācu tādā uzņēmumā, kur īpašnieki bija igauņi, un nonācu es vienkārši parastā projektu vadītāja lomā. Tad sākās tāds vienkārši galvu reibinošs process, kas beigās rezultējās ar to, ka es pusgadu laikā kļuvu par tā uzņēmuma vadītāju un līdzīpašnieku, un mēs sākām viņu ļoti strauji attīstīt. Burtiski tur bija 2 gadu laikā viņš no 0 izauga līdz 10 miljonu apgrozījumu, un mums bija 180 darbinieki. Es vēl tagad atceros, kad man bija 20 gadi vai 21 gads, un man bija padotībā 180 cilvēki, no kuriem 90% bija vecāki par manīm. Okay. Tur bija pilnīgi visos līmeņos, gan visa administrācija, gan pārdošana, gan tur noliktavas, transporta daļas. Ko tu tajā laikā, kamēr tu biji tajā pozīcijā, ko tu iemācījies? Kas bija tava lielākā mācība, ko tu paņēmi sev dzīvē līdzi? Tas, kad tev ir jābūt gatavam uz visu. Tā, kad tev var tik daudz cilvēkus. Tev ir jābūt gatavam uz visu. Tu zini, ka tev var rīts atnest kaut kādas tādas vēstas, kuras tu tā sakot vakarā ejot gulēt, tik tiešām negaidīji. Jo vēl es tā sakot piebilst, ka tie bija 90. gadi, ja tie bija 90. gadu beigas jau gan. Okay. Jā, un tad bija vēl viena ļoti interesanta lieta, kad tas bija 99. gads, kad igauņi izdomāja, ka viņi grib savus kapitāla daļas pārdot Somu investoram. Un man bija 22 vai 23 gadi, un tad sākās tāds pirmā pieredze par uzņēmumu pārdošanu, kas vainagojās ar panākumiem. Mēs to uzņēmumu pārdevām. Jā. Man bija aptuveni kaut kādu pusgadu laikā, man bija
man liekas, kā 10 auditi no visām lielākajām tā laika starptautiskajām Latvijā pārstāvētajām auditoru sabiedrībām. Jā. Tur bija Pricewaterhouse un vēl dažādas citādas. Teiksim, mums bija gan menedžmenta audits, gan uzņēmuma audits, due diligence un tā tālāk. Un rezultātā viss tika veiksmīgi novadīts. Neskatoties uz maniem 23 gadiem, es paliku tā uzņēmuma vadībā. Jā. Arī pēc pārdošanas un nonācu arī viena liela tāda somu konglomerāta padomē, no kuras nākamos 2 gadus arī to uzņēmumu arī vadīju. Un tev uzreiz rodas jautājums. Tik daudz superīgas lietas, kā tāda neliela biogrāfija no tevis, ko tu esi darījis, kā tas viss sākās, bet tev kā jaunietim, vat reāli 20 gadi, 22 gadi, 23 gadi, kas darījās tavā galvā, kāda bija tava ikdiena, kad kāds bija gatavs tev uzticēt tik lielas lietas, kā vadīt 180 cilvēkus? Nu, nekurš katrs, man tā patrāpījās, un es tur notrāpījos. Bija kaut kāds iemesls, jo es katram savam kolēģim neiedot vadīt pa 20 cilvēkus. Nebija citu? Atbilde ļoti vienkārša. Tā bija atbildība. Tu mācēji uzņemties atbildību? Jā, tā bija atbildība tikai vienīgi, un, nebija cita varianta. Ok, tu biji vienīgais. Es nebiju vienīgais, man bija vadības komanda, kur bija visi tādi jau, kā lai saka, pieredzes bagāti jaunieši, bet, tā ir atkal cita tēma, par ko var runāt, attiecīgi, kad pieredze nevienmēr ir tas pieredzes esamība, nevienmēr ir tas veiksmes faktors. Tā pieredze, viņa palīdz, tā sakot, varbūt kaut kādos līdzīgos gadījumos, ja viņi nāk pretīm, bet kā jau es teicu, tad tie bija 90. gadi, un tur katra tā diena nesa kaut ko jaunu, un tāpēc es ne uz mirkli, nešaubījos, kad aiz manis nekāda, siena nestāv, un neviens man tur, kā lai saka, nekādu baigo atbalstu nevarēs iedot. Tāpēc vajadzēja pašam raut. Rāvām mēs tanī laikā pa 16 stundām dienā un aktīvi, un tur bija pilnīgi vienalga, tā ir diena vai nakts, un jo bija visu laiku viss attīstījās, viss gāja uz priekšu, un, protams, kad līdz ar to somu investoru ienākšanu tas nedaudz pamainījās, jo mēs no līdzīpašniekiem kļuvām par vadītājiem. Jā. Un tā motivācija sāka lēnā garā zust. Ja, bet man liekas, tā laika vislielākās kļūdas tiem lielajiem investoriem, kas nāca iekšā, kur uzreiz teica, mums tikai 100%, mums nekādu tur 80 vai 50 nederēs, mums vajag tikai 100%. Jo es domāju, ka uz to viņi pēc tam ļoti daudz pazaudēja. Tāpēc, kad pazūd tā deksme un tā motivācija, tas bija tas, ko tu iemācījies no tā laika, ko tu paņēmi arī tālāk savā deksme un motivācija zūd, bet nezūd atbildība. Ja? Jo, ja tev tā atbildība ir, tad tev tā atbildība tāpat ir jātur. Kā viņu izstrādāt? Tu tāds piedzimi? Kad, protams, es piedzimu ļoti prātīgs un ļoti, kā lai saka, no pirmās dienas visu darīju. Jo ne visiem ir tas, ka es, piemēram, kolēģiem saviem, kurš grib uzņemties? Un nav tā, ka visi grib uzņemties. To atbildību, ka viņi izjūta, bet arī tā ir atbildība. Nevēlēšanās uzņemties atbildību, arī tā ir atbildība. Okay. Jo tu no viņa sagaidi rezultātu. Kuru viņš tev nav gatavs dot? Tieši tā. Tāpēc pie šādas situācijas es, protams, varētu pieminēt, ka tas bija kaut kāds veiksmes faktors, ka man izdevās to izdarīt. Bet tu arī teici, lietām jaunām pareizi. Tevī bija tas raksturs. Es nekad neko, nevienā darbā neesmu darījis tā, kā to ir darījuši iepriekšēji. Nekad. Okay. Es vienmēr daru to tā, kā es to uzskatu, kā ir pareizi. Okay. Man nav interese no, pat tādās, automazgāšana, tas man liekas ir, šausmīgi vienkārši bizness. Ja? Jā. Es pāris gadus atpakaļ satiku restorānā savus kursa biedrus, kas tur viens ir lielajam valsts uzņēmumam vadītājs, cits tur ir bankai vadītājs un tā tālāk. Un tad viņš tā saka, ko tu nodarbojies? Taču tikai ar to auto mazgāšanu. Es tā paskatījos, es domāju,
Vispār ar auto mazgāšanu, jā, bet mans mērķis nav mazgāt mašīnas. Mans mērķis ir attīstīt starptautiski pazīstamu un saprotamu brendu un attīstīt aplikāciju. Jā, jo aplikācija tā ir tā vērtība. Kruta. Darīt vienkārši lietas priekš tā, kas būs tiešām vajadzīgs katram un uztaisīt no tā reāli lielu biznesu. Nu, tā pamatdoma. Jā, arī mans mērķis ir pārdot apģērbu, bet pārdot apģērbu visā Latvijā un darīt to tā, kā to nedara neviens. Un it kā ļoti vienkārši bizness. Es vienkārši pārdot apģērbu. Bet kāds to izdara un kādā līmenī tu to izdari? Jā? Šis man bija tāds neliela atkāpīt, bet tu nepaturpināji. Kāda vēl biznesa tev ir bijuši, līdz tu sāki darīt šo, un kā tu saprati, kad tu atvēri vaškāru, kā tu saprati, jā, šis ir tas mans īstais? Vai tu to nesaprati un vienkārši, kā būs tā būs, mēģinam? Jā, ar vaškāru ir interesanti. To mēs varam paturpināt pēc tam. Ja mēs turpinām to vēsturi attīstības, tad protams, ka tas bizness ar somu investoriem mums ilgi pēc tam vairs neturpinājās, jo mana būtība ir savādāka. Es saprotu, teiksim, kā veidojās liela biznesa, es saprotu, kā viņus vadīt, kā viņus strukturēt, kā viņus pareizi, teiksim, pozicionēt un izstrādāt viņiem stratēģijas un tās stratēģijas realizēt dzīvē. Bet es tomēr esmu starta cilvēks. Es esmu cilvēks, kas uzņēmumu izveido, paceļ un tad nodod tālāk, teiksim, tiem, kas viņu tālāk vadīs. Un tas pats notikās ar to uzņēmumu, un man bija tāda, nosauksim viņu par iespēju. Tā bija tāda iespēja, kad daļu, tieši manas attīstīto daļu tajā uzņēmumā izdomāja, ka vairāk neturpinās un lai viņu. Es teicu, ka žēl būtu likvidēt, varbūt labāk pārdot. Tad sākās tāds vēl viens interesants posms, jo tad es tieši tā kā jau pats kaut ko mēģināju pārdot no uzņēmuma daļām. Un tas nebija kapitāla daļas, bet tā bija uzņēmuma nodaļa, kas nodarbojās tieši ar kabeļu un vadu tirdzniecību un elektromateriālu tirdzniecību. Tā bija mans lauciņš no pirmās dienas. Ja? Okay. Jo tur es arī varu, teiksim, jaunajiem censoņiem pastāstīt tādu mazu atkāpīt no tā, jo kā es nonācu līdz vadiem un kabeļiem, tas bija vispār interesanti. Viss sākās ar skolu, ar dziedāšanu korī. Okay. Jā, tas varbūt skan pavisam pilnīgi crazy no citas tēmas, bet jā, tas bija dziedāšana korī. Un man padevās diezgan labi. Un tas bija 90. gadu sākums, kad mēs sākām kaut kur braukt ārā uz ārzemēm. Jā. Un mums tas pirmais brauciens bija, tā kā mums skolai bija sadarbība ar Brēmenes skolu, vidusskolu tur. Tad mēs braucām uz turieni un dziedājām tur visādās baznīcās un tā tālāk. Tas bija diezgan tāds interesants piedzīvojums. Un es tur iepazinos ar vienu vācu ģimeni, kas man pateica, ka, jebkurā gadījumā tu vari jebkurā laikā šeit atgriezties un tu vari jebkurā laikā šeit dzīvot, kur ir tava istaba, tava gulta, ja tu vari šeit atgriezties, kad tu vien vēlies. Mm-hmm. Un tā kā tie laiki toreiz bija visādi un gribējās, protams, dzīvot labāk un gribējās sasniegt kaut ko vairāk tā tālāk, es tiklīdz kā pabeidzu skolu, tā pirmajā vasarā aizbraucu uz turieni. Okay. Es aizbraucu uz turieni, es biju iestājies Tehniskajā universitātē, ekonomistos un man bija, tā sakot, brīvs tur vēl viens mēnesis palicis, un es teicu, ka es gribu pastrādāt. Jā. Protams, ierodoties Vācijā, ja tanī laikā tev tur nebija ne darba atļauja, nekas, kur tu tur baigi pastrādās. Pastrādās sākumā tur man aizved tur no piena kannām lietu piena pudelēs, ja, tur kaut kāda tāda darbi. Bet pēc tam es teicu, ka es esmu tā kā ekonomikas students. Viņi teica, nekas nākošajā gadā brauc jau kā ekonomikas students, mēs kaut ko izdomāsim. Un tad bija tā, kad es aizbraucu nākošajā vasarā, tad bija tā, kad viņi bija priekš manis sarūpējuši vietu, turpatās tāda netālu bija tāda rūpnīca, kas ražoja keramikas krāsnes apdedzināšanas. Un tajā keramikas krāsne viena no sastāvdaļām bija elektrības skapji. Jā.
Un es nonācu cehā, principā, kurā es strādāju, bet jau kā ekonomikas students praksē. Un man kā ekonomikas studentam, protams, ka viņi nāca un teica, ka tev te it kā tikai nedēļa pastrādās tev uz tiem skapiem, pēc tam nāks mums pie ofisu un izies cauri visiem procesiem uzņēmumu. Okay. Beigās, protams, es nevieniem uzņēmuma procesiem cauri neaizgāju, un viņi ļoti priecājās, ka es ļoti labi un kārtīgi tos darbus veicu, un bija visam bija, teiksim, labs rezultāts, un vienmēr viņi tur sūkstījās, ka es pāri tur pabeidzu tos vadus vilkt. Bet viņi nesaprata, un viņi nezināja vienu galveno lietu, ko es darīju. Es gāju noliktavā un gāju visām kastēm klāt un norakstīju visas adreses. Visus telefonus, visas, kas tajā laikā bija faksa numurs un tā tālāk. Un kā jūs domājat, kas notikās tad, kad es atbraucu uz Latviju? Es sāku skaidrā vācu valodā visiem šiem te ražotājiem rakstīt vēstules par to, ka es gribu pārstāvēt viņus šeit Latvijā. Ok, tev jau tapa biznesa plāns. Tas bija 19 gados. Un tālāk jau es atradu, bija divi ražotāji piekrita. Es izveidoju viņiem šeit gan tātad bāzi, gan noliktavu bija. Kam tu visu pārdevi? Kā tu to visu pārdevi? No mutes mutē ar kastēm gāja pa ielām? Tā īsti nebija. Es biju, tas ir tas standarts, ko tanī laikā mācīja principā, bet, teiksim, pirmām kārtām apzini savu radu un draugu loku. Jā. Tālāk apzini draugu un radu draugus un radus. No mutes mutē. No mutes mutē. Un tad jau, ja galīgi tā sakot, tu esi tāds nabadzīgs, ka tev nav ne radi, ne draugi, tad sēdi pie telefona un zvani visiem, pēc kārtas. Bet es sapratu ļoti ātri vienu lietu. Es sapratu, ka tajā laikā bija ļoti populāri datortīkli un telefonu tīkli. Un bija firmas, kas ar to nodarbojās. Viņi vilka vadus tādās, teiksim, vecos, piemēram, ražošanas korpusos vai teiksim, veidoja saucamos ofisus. Ja? Un tad, teiksim, ofisos, tā kā sienas neviens nekala, tad lika tādas kabeļu kanālus. Tas man bija, tas tajā laikā gāja tūkstošos. Tas bija visiem vajadzīgs. Tas bija visiem vajadzīgs, un es sapratu, tur bija, teiksim, bija attiecīgi tādi uzņēmumi, kas ar to tikai nodarbojas, un tie bija arī mani pirmie lielie klienti. Bet tu tajā laikā strādāji viens, vai tu jau strādāji ar komandu? Viens pats. Okay. Man bija, tas bija vispār, tāda absolūti neiedomājama tāda, es nezinu, sajūta, jo man bija birojas, tur, kur tagad CSDD, tur blakus tāda Antenas ielā, tur bija tāda rūpnīca Orions, un man liekas, vēl joprojām tur ir. Un tur bija tāds liels office, kur bija iepriekšējais office, tas īpašnieks bija nobankrotējis, bet viņš pirms tam bija paspējis tur salikt kaut kādas sarkankoku mēbeles iekšā, un tur liels krēsls un tā tālāk. Un es atceros, ka man bija tā pašmotivācija, tā sakot, tu sēdi, dari, un tad saproti vienā mirklī, kad nāk lūziens virsū. Jā. Un tad bija tā, ka varēja pa dienu arī pagulēt, un tad varēja maukt tālāk. Jā. Okay. Bet jā, tas arī bija, tajā mirklī es tieši sajūtu to pirmo, to biznesu, to garšu, ja, ka tu jūti, ka tu reāli, teiksim, tev nāk tā nauda iekšā, ja, un pusi no tā ir peļņa, un tā paliek tev. Protams, es tagad varbūt izklausīšos smieklīgi, jo tanī laikā bija tur čaļi, kas tur vilka vagoniem, tā sakot, kaut kādas degvielas tur tirgoja Zviedrijā un tur pirmos miljonus, tā sakot, pelnīja un tā tālāk. Bet man tie pāris tūkstoši, ko es varēju mēnesī sev nopelnīt, 19 gados, man viņi bija absolūti svarīgi un absolūti, teiksim, ļoti nozīmīgi un motivējoši man tālāk. Kur tu dabūji tādu funktieri? Vienkārši viss, ko tu tagad stāsti, es gribu saprast to sulu, izvokt ārā, ko es varu iedot skatītājiem. Kas ir tā vērtība, ko viņš var paņemt? Tu tāds nepiedzimi, vai tu tāds piedzimi? Tev bija apkārt no kā skatīties. Jo tagad tu pasties uz 19-gadīgiem jauniešiem. Nav tā, ka viņiem ir office pie CSDD un viņš grāb pakām naudu. Tā kā, un viņš jau ir pastrādājis rūpnīcā, dabūjis un jau uzrunājis. Tā kā
ir kaut kāds funktieris, ir kaut kas, kā tu domāji citādāk. Kāpēc? Jo tev varbūt kaut kas trūka bērnībā, vai tu gribēji tieši otrādi, tev bija no kā mācīties? Vai tu biji vienpats? Ka man kaut kas ļoti trūka un ka es būtu vienpats, noteikti, ka nē, es varbūt esmu. Tev bija kāds padomdevējs? Es varbūt esmu introverts cilvēks, bet padomdevēji man pēc tam, jā, man, protams, bija padomdevēji, man tajā pašā Vācijā bija padomdevēji, kas arī, teiksim, ļoti daudz ko smēlos. Tur man sanāca, ka es viņu sauktu par onkuli, bet viņš man nav tā kā radinieks, viņš vairāk tā kā ir. Tā kā man viss tā gastfamilija un gastbrūdā un gastonkali, te visi tie tā kā, viesu radi, tā varētu teikt. Jā. Un viņam bija, tanī laikā bija tāda tā kā, viņi nodarbojās ar ūdens apgādi, ar dažādu ūdens staciju būvniecību. Un tu gribēji kaut ko līdzīgu? Viņš man iedeva vienkārši, sanāca tā, ka viņi arī bija dabūjuši pēc sienas krišanas, bija dabūjuši īpašumu Leipcigā apakaļ, un tad tajā īpašumā notikās pilna tur renovācija un remontu, un mēs vienas nedēļas nogalē aizbraucām tur palīgā. Un tad mēs parunājāmies, un tad bija tāda interesanta lieta, kad viņš saka, viņam vajag tādas un tādas caurules, tādas un tādas tur veidgabalus, ko varētu, piemēram, varbūt uzmetināt Latvijā. Es teicu vienmēr jā. Kāpēc? Es, protams, ar domu, ka es noteikti atradīšu kādu, kas to varētu izdarīt. Jā. Tad šī ir tā tavs trumpis. Un tad mans tas viesu brālis, ja, kurš bija bišķiņ jaunāks, viņam bija kāds 16, viņš to saka, kā tu tā atņemsi vācu strādniekiem atņemsi darbu un sūtīsi, tā sakot, to no Latvijas. Un tad viņš pateica tādu frāzi, kas man savā ziņā palika vienmēr atmiņā, un patiesībā es šo frāzi arī no tevis dzirdēju. Es vairs neatceros, kurā vai tā bija kādā intervijā. Viņš pateica, bet es taču esmu atbildīgs par 40 ģimenēm, kas pie manīm strādā. Un es taču katru mēnesi, tā sakot, jo no tā, ko viņiem samaksāšu, ja, viņi no tā baros savus bērnus un sūtīs skolā un darīs tā tālāk. Un man, kā vadītājam, ir par to jāparūpējās, lai tā nauda tur pietiktu. Jā, tas tavs atbildības līmenis. Tieši tā. Bet tu redz, ko es jau dzirdu tevī pēc šī visa garā ievada, ka mēs vēl neesam pieķērušies pie jautājumiem. Pirmkārt, neatlaidība vienmēr jāsaka jā, bet tajā starta sākumā ir jāsaka jā, un reizēm tu vari nezināt, kā to izdarīt. Nav neviens tev devis instrukciju. 19 gados cilvēki pat nemāk izveidot attiecības viens starp otru, kur nu vēl izveidot biznesu un domāt funktieru, kā nopelnīt. Par to ir tas stāsts. Un otrs moments ir, tu man neizstāstīji, kas ir tie biznesi, ar kuriem tu esi strādājis pirms. Viens ir šie vadi. Jā, tu teici, ka tātad tas pirmais uzņēmums, kas nonāca Somijas īpašumā, viņš vēl joprojām ļoti redzams ir un ļoti labi strādā, un tagad viņš saucās, manuprāt, kā Senukai. Tajā laikā viņš kļuva par kārautu, un ļoti ilgus gadus arī veikals saucās kārautu, bet pēc tam tur pēc apvienošanās ar lietuviešiem viņi kļuva par kā Senukai. Tas bija vadi. Tad bija vadi. Vadi bija... Tas bija tāds, laikam, līdz šim veiksmīgākais mans projekts. Saucās viņš Profs Latvija. To es izveidoju arī ar vietējiem investoriem, piesaistot tādus celtniecības nozares uzņēmumu. Tur bija tāds diezgan dinamisks un ļoti, ļoti strauji uzņēmuma izaugsme, jo tas bija tieši tas laiks, kad bija pirms krīzes, kad bija būvniecības bums. Un mēs trāpījām īstajā vilnī, īstajā laikā. Mēs no nulles sākām 4-5 cilvēki. Sākām ar ļoti, ļoti, ļoti ierobežotiem līdzekļiem, bet, kad 2007. gadā es viņu pārdevu,
Bet no 2006. Gada jau gāja sarunas par pārdošanu. Un kas bija pēc tam vēl kāds bizness? Tu tā kā, hei, bizness ir ok, nākamais, kā tu jūti, kad tev viņi ir jāatlaiž un jāsāk taisīt jauns. Es tev vienkārši to jautāju, man kaut kā nelīmēs kopā līdz tai automazgātavai, bet arī tā var, jā, arī tā var reāli, jo man ir mans uzņēmums, mans bizīts, esmu uzticam 8 gadus, neplānoju mainīt, ja vienīgi kaut kāds rekur kritiens, bums, kaut kas, nezinu. Bet kā tu jūti to, ka, ok, nestrādā, vajag citu? Kāpēc nevar nepalikt uzticamam varbūt un maukt līdz pēdējiem? Vai tu jūti, ka tas nav tavs virziens? Teiksim, es domāju, ka nevienmēr visi šie te faktori, kas ļauj tev to biznesu noturēt, ir tavi iekšējie faktori. Dažkārt ir tādi ārējie faktori, kas tev... Kurš tu nevar ietekmēt? Nē, tu vari ietekmēt, bet dažkārt vieglāk ir viņus neietekmēt un ļaut, teiksim, tam notikties. Jā, man bija savs dzīves plāns, teiksim, ko es biju jau izveidojis profu laikā un ko es biju sapratis, teiksim, kad, ok, es pārdošu biznesu un paralēli man jau bija jau iesākts ļoti liels projekts, kuru es gan finansēju, gan menedžēju, un viņš ir šobrīd šobrīd viņš ir Uber, teiksim, veiksmīgs bizness. Bet man, diemžēl, vienā mirklī bija tādi, es tika nostādīts tāda fakta priekšā, ka man nācās no tā biznesa atteikties no savām kapitāla daļām, tā varētu teikt. Okay. Tas nebija foršs laiks, un tas bija tāds... Ko tev tas iemācīja? Kādu mācību Tas iemācīja man patiesībā ļoti daudz ko. Tas iemācīja man nemeklēt draugus savas darba biedros. Ļoti krūta mācība. To vajadzētu īstenībā izrakstīt. Jā, tā ir recepte, ko es domāju, ka katram būtu par to jāpadomā. Jo es varu pateikt to, ka Elīna, tev ir 28 gadi, man ir mazliet vairāk, tā sakot, un tā pieredze. Es tev varu pateikt to, ka 30 gadu dzimšanas dienu, kur es nosvinēju, es vēl tagad atceros, Aparjodā mūzikas klubā, no tiem cilvēkiem, kas man bija uz 30 gadu dzimšanas dienu, uz 31 gadu dzimšanas dienu nebija neviens, izņemot manu ģimeni. Wow. Tie bija visi mani biznesa partneri. 1 gadu laikā. Jā. Tieši tas bija mans nākamais jautājums. Tik daudz lielu projektu, tik daudz lielas naudas, tik daudz veiksmes un varbūt arī neveiksmes. Bet no visa tā gājuma, kas ir tās lielās lietas, ko tu esi iemācījies un kaut tu to būtu zinājis iepriekš? Vai tev ir bijuši kādi padomdevēji, kur tu saki, tu veidoji, nevis ar ģimeni, tu veidoji savus biznesu, tu veidoji ar partneriem? Vai tie partneri bija tavi padomdevēji? Nebija tāda podcastiņa agrāk, kur klausīties mašīnā, jā? Vai tu maksāji par kādām mācībām? Kas bija tas, no kā tu smēlies tos savus nākamos soļus? Vai tas viss bija tā uz čuņu, kā nomērītā gāja? Un visam teica jā, un tāpēc sanāca? Nē, patiesībā bija ļoti vienkārši. Tanī laikā bija ļoti daudz visādas iespējas kaut kur mācīties. Protams, nebija nekāda tur online kursi un tā tālāk bija. Bet tu to izmantoji? Jā, es gāju. Man bija patiesībā vesela kopā ar Mercury International komandu. Man bija speciāli manam uzņēmumam izstrādāta tur, teiksim, visos līmeņos, sākot no noliktavas šoferiem un pārdevējiem, un tālāk bija uz augšu, teiksim, bija sales rep, kas man toreiz bija, man liekas, kaut kādi. Es atceros, es viņiem vienreiz nedēļā pats vadīju sapulci, man bija 56 sales rep, kas bija, teiksim, no visas Latvijas, jo mēs strādājām pa visu Latviju, un mums nebija reģionālie veikali vai reģionālās noliktavas, bet mums bija savi cilvēki. Visur. Tad tu visur, kur vien varēji, tu mācījies. Jā, un mēs gan mācījos, gan arī kopā, tālāk jau ar Mercury kopā mēs arī izstrādājām tās mācību programmas priekš nākamajiem līmeņiem. Tā kā tas bija viena no svarīgākajām lietām. Es vienmēr esmu teicis arī saviem darbiniekiem, kuriem, piemēram, nav tur atbilstoši izglītību tam amatam vai statusam, ko viņš, teiksim, tajā mirklī ieņem. Es vienmēr esmu teicis, velkam līdzi mācības. Vienalga.
Es esmu arī apmaksājis, teiksim, universitātes mācības, teiksim, saviem darbiniekiem. Un tomēr zināšanas ir vajadzīgas. Agri vai vēl atnāk tas mirklis, kad viņas nodara. Kad tu saproti, ka ar tavām zināšanām tu esi aizkārpies tik tālu, cik tu esi, bet, augstāk tu netiksi, jo tev trūkst kaut kāds zobratiņš. Tieši tā. Un tās zināšanas. Tieši tā. Un tāpēc es vienmēr esmu to licis kā vienu no pamatiem. Jautājums tev no tādas prakses. Tu esi vairāk tāds tehnisks cilvēks, vai tu vienkārši ļaujies savām sajūtām, un tev ir labākie lēmumi, ko tu esi izdarījis dzīvē? Vai tas ir labi uzņēmējam tā domāt, cilvēkam, kurš ir vienkārši ar torpēdu pakaļā un ir gatavs iet un biest, vadīties pēc tā, kā viņš jūt? Vai tomēr tu esi tas, kurš saskaita 5 soļus nomēra un tikai tad nogriež? Tavas lielākās tādas... Es domāju, ka jābūt līdzsvarā. Ir momenti, kad ir es izmantošu cita cilvēka teicienu, tā sakot, gāzi grīdā. Un ir momenti, kad ir jāpadomā un ir jānomēra. Protams, kad... Bet tu kāds esi pēc temperamenta? Ja mēs runājam par... Šobrīd ļoti daudz uzņēmumu tieši runā par ilgtspējību. Ja mēs runājam par ilgtspējību, tad vienmēr ir svarīgi šos soļus iepriekš nomērīt, izplānot, saplānot un darīt pēc tā. Bet ja mēs runājam par startupu, ja mēs runājam par startu, ja mēs runājam par raķeti, par uzņēmumu sākumu. Tad ir jāredz mērķis, ir jāredz mērķis un ir jāmauc. Nevar savādāk. Mērķis. Mūsu problēma bija uzņēmumā, kad mēs sākām, mums nebija mērķa. Tā kā mēs vienkārši gājām šķuņiku, šodien davai šitā maucam, rītā, šitā arī laba ideja maucam. Nebija tas mērķis, jo nebija tā ticība, ka tas tiešām tas nostrādās. Ka tiešām tas apģērba veikals vai uzņēmums ir tas, uz ko mēs ejam. Tāpēc respekt tiešām, ja tu skaties uz savu darbu, tev jau ir tā, ka es gribu uzņēmumu, vaškāru, lielu starptautisku, man būs aplikācija, man būs tas, man būs šis, es to sasniegšu. Var arī tādi lietas darīt. Jā, var arī vienkārši uzlikt, teiksim, kā ir, man liekas, mazgās daudz cilvēku. Es gribu tik un tik naudas, beigās. Jā. Var arī tā uzlikt. Tā jau nav problēma, teiksim, nav jau tur obligāti, teiksim. Galvenais ir tas, ko māca visi kursu pasniedzēji, to, ka vajag to lielo mērķi sadalīt mazajos mērķīšos. Un tad tālāk vienkārši maukt pa soļiem. Tālāk jau ir, protams, gudrāk, ka tu tehniski nomēri, bet tu pēc temperamenta, tu esi tas, kurš nomēri un saskaidrs priekš, vai tev ir kāds, kam tas padodās labāk un tu labāk samaksā viņiem par to darbu. Uz doto mirkli man ir tikai un vienīgi mana māsa, kas ir mana grāmatvede un arī viņa administratīvās lietas, tā sakot, menedžē uzņēmumā. Viņa ir vienīgā, kas man kādreiz, tā sakot, saka, Klau, Ģirt, pagaidi. Ja tu tagad izdarīsi to, tad mums diez vai sanāks tas. Un tad es saku, Es saku, labi, tas man sākumā bišķi nokaitina vienmēr, jo es domāju, kā tad tā tagad, ko tad mēs tagad nedarīsim, Bet pēc tam, jāizvērtē, tā nevar. Uz aklo nevar arī sisties, jo bieži vien sanāk, kad tu esi varbūt pat pats, tā sakot, sev to bedri izradis. 100 punkti. Un ja tev pašam par to jāatbild. Jāmaksā pēc tam. Tā ir tā tēma, Tu atceries, kā tu jūties pirmajā dienā, kad Cashwars attaisījās vaļā? Tā bija viena konkrēta diena, vai tādas dienas īstenībā varbūt nav? Varbūt vienkārši sākāt kaut ko ķipināt, mēģināt likt kopā, vai tas bija tāds skaists sākums? Tu ticēji tam uzņēmumam? Vaškāram? Jā, Vaškāram. To es sākumā saviem darbiniekiem kā motivējoši teicu. Es teicu, klausieties, tā būs viena tāda diena, kad jums būs pasūtījumi vairāk nekā to mašīnu, kas tur brauc un to dara. Un mēs esam vairākas reizes to sasnieguši, bet ir tā, ka mēs visu laiku papildus investējam un pērkam jaunas iekārtas un jaunas mašīnas, un visu laiku mums ir arī iet līdz tā, jo es tomēr uzskatu, ka tas bizness vēl joprojām nav sasniedzis to savu... kā lai saka, plānoto apjomu, ko viņš varētu veikt. Tāpēc, ka cilvēki nezina. Tāda, iespējams, protams. Nevis iespējams, bet tā jau arī ir. Tevi nepērk, jo tevi nezina.
Es tikko sēdējām mēs ar operatoru, un arī viņš saka, ko viņi dara? Es saku, nedomājies, tu sēdi. Tie, kas nezina, skatītāji, ar ko nodarbojās jūsu biznesa, elementāri, tu aplikāciju nolādē. Es pareizi saprotu, ja tu man pakoriģēsi, vienkārši stāst, kā es to daru. Nolādēju aplikāciju, pasaku, kurā laikā man vajag iztīrīt mašīnīti. Mašīnas numurs, āriņu iekšiņu, jā, visu super easy, un vietiņu, kur mēs vēlamies. Mēs, piemēram, centrā, jā, un laiku atzīmējam cikos. Un ko dara vaškārs? Viņš atbrauc, iztīra tavu mašīnīti, kamēr tu, piemēram, sēdi ofisā savā darbā. Kā man tas notiek, man piebrauc pie darba, es no loga attaisu mašīnīti, Džeki, sākam strādāt. Un viņi, kad beidz strādāt, viņi man uzvana, hei, mašīnīte ir tīra, aiztaisam viņu ciet. Viss. Un tas izmaksā lētāk nekā aizvest uz servisu. Jā, paldies vēlreiz par šo stāstu. Tas tik tiešām tā arī ir. Tas ir tik viegli. Ļoti, ļoti vienkārši. Un tā ir arī tā pamatdoma tam biznesam. Un tāpēc arī tie cilvēki, kas to izvēlās arvien vairāk un vairāk, jo mums jau, teiksim, galvenais rādītājs uzņēmumā ir pat ne tā nauda un tas apgrozījums. Mums galvenais ir jaunie reģistrētie lietotāji, un tie lietotāji mums nāk arvien vairāk un vairāk klāt. Es pie savām mājām jau esmu 4 reizes redzējis jūsu mašīnu, domāju, pagaid, naudas izsauca. Es it kā neesmu neko saukus, un tad skatos viens kaimiņš, otrs kaimiņš, trešais kaimiņš. Jā. Tas ir Maks labākais, bet jūs nezināt, man uzreiz jautājums. Jūs sākāt, jums bija mārketinga plāns, tā daudzi jautā? Vai nebija mārketinga plāna? Kā jūs plānojat, ka par jums uzzina, pirms tu pēc dārgas iekārtas, tu ieguldies, tev ir komanda, mašīnas, tev ir it kā struktūra, tu zini, ko tu gribi panākt, bet reklāma. Kā apzvanīt draugus, tad draugus, tad... Es, Elīna, varu pateikt tā, ka mēs sākām patiesībā visu ļoti pareizi. Mēs sākām ar to, ka mēs noslēdzām vienošanos ar reklāmas... Tātad digitālās reklāmas aģentūru, kas tā kā sākumā, es teicu tā, ka, lai cilvēki saprastu, teiksim, mana vīzija bija skaidra, tātad to nekad nevarēs izstāstīt vārdos, tas ir jāparāda. Okay. Tātad pirmais mēs nofilmējām 4 video. Kā tas notiek? Rullīšus, tātad bija aģentūra, kas filmēja, tur brauca ārpus Rīgas, tur brauca pa zemes ceļiem, filmēja vieglo mašīnu, filmēja busiņu. Aktieri bija mūsu pašu darbinieki, viss bija teiksim, parādīts, kā tas notiekās no A līdz Z. Sabildēja tur 1000 bildes, dažādas. Kur jūs to likāt visu? Jums bija mājaslapa, Instagrams? Mums gan mājaslapā tās parādījās, gan tālāk nākamais bija tas, kad viņi piedāvāja mums par attiecīgi atlīdzību, tātad sākt veidot šo ekspozīciju metā, tātad Instagramā. Lai sponsorētās reklāmas. Jā, tieši tā. Tas mans pārsteigums bija tāds, ka tas absolūti nestrādāja. Cik pasūtījumi ienāca? Man bija sākumā, mēs sākām to visu ar vienu mašīnu, tad mēs kaut kādu pusgadu to mašīnu tur veidojam. Mēs sākumā vispār par tehnoloģiju 100% nebijām pārliecināti. Okay. Tad mēs pat nopirkām vienu iekārtu, kas mums vēl joprojām stāv noliktavā, kur mēs izmantojam pirmajā mašīnā tikai, lai filmētos. Šis man patīk stāsts. Bet pēc tam mēs nonācām pie īstās iekārtas, un tālāk jau mēs paņēmām 4 mašīnas vai 3 mašīnas. 3 mašīnas vēl paņēmām, un tad mums bija 4 ekipāžas. Okay. Jo es teicu, ka viena būs pa maz, lai ir 4. Paņēmām 4 darbiniekus katru uz to mašīnu, un tad vienkārši mēs skatāmies, ka 4 darbinieki ierodās katru dienu. Viņi tur uzspēlē zolīti, tā sakot, aizbrauc, notīra vienu mašīnu, par to tiek safilmēti 20 video. Viss. Un tā tas viss arī turpinājās kaut kādu mēnesi, kad es teicu reklāmas aģentūru, kas man ietiepīgi, tā sakot, teica, ka viņi dara visu un piestādīja tikai jaunus rēķinus. Es teicu, ka viss tagad stop. Es vairs tos rēķinus nemaksāšu, tāpēc, ka jēga no tām jūsu darbībām nav. Kā tad tādi ir, taču jēga būs un viss būs labi. Es saku, nē, ziniet, izdaram savādāk. Es piezvanīju čomam savam, kuram ir printētava. Es teicu, davai uztaisam bukletiņu no abām pusēm. Tā kā man tās 4 mašīnas ir, tad brauksim riņķī pa autostāvvietām, liksim vienkārši aiz... Kā vecajos labajos laikos. Jā, tieši tā, aiz logu tīrītāji. Tāpēc, kad es teicu,
ja cilvēks neredz to saucamo Reklāmu. QR kodu, ja, teiksim, ko var ieskanēt, nu, kā viņš sapratīs, kā viņš nonāks līdz mums? Ok, es izdalījāt tālāk. Izdalījām, mums sākās reģistrācijas. Ā, Ticēsi vai nē? Jā, mums parādījās pirmie 1000, pirmie 2000, pirmie 3000 klienti. Mums sākās pirmā kustība. Kurš ir tad tu savus darbinieks, ja viņiem nebija pasūtījumi, nebija Viņi darba? braukāja no rīta līdz vakaram pa stāvvietām, dalīja tos bukletus. Arī visur, kur mazgāja, mums vienmēr bija uzdevums tātad izdalīt vismaz 10 bukletus apkārt, tā sakot, vērotājiem un tā tālāk. Un tā visa lieta aizgāja ar tām, protams, es nodrukāju 100,000 tos bukletus, mums vēl joprojām tās kastes ir noliktavā. Kā tu tici savam darbam? Bet es teicu, jā, protams, es teicu, nekas labāk nestrādā kā vecā, labā pārliecināšanas metode, ka tev vismaz ir lamājoties jāizkāp no mašīnas ārā, un tas tur jānoņem tas papīrs un jāizmet miskastē. Ja? Bet pirms tam tu viņu tāpatās aplūko no abām pusēm. Nu, lūk, jā, un tad tas bija tā kā tāds Kam skarba. nestrādā biznesa lūdzījums, laba ideja. Mēs šādi gribējām Lietuvā ieiet. Mēs izdrukājām arī entākās lapiņas, kur mēs dodam 50% atlaidi. Mums neienāca neviens pasūtījums. Bet, Jā, laikam ne nostrādā. visās nozarēs tas strādā, jo Jūs piesolījāt tā bukletiņu, vienkārši reģistrējies un saņems mazgāšanu pa brīvu? Vai jūs neko nepiesolījāt? Mēs neko nepiesolījām. Mēs vēl joprojām esam pārliecināti, ka mūsu servis ir absolūti ekskluzīvs un unikāls. Es tev Un nevaru viņš tāds arī nepiekrist. ir, jo mēs braucam pie klientu uz mājām un daram, teiksim, to visu, kas viņam būtu jātērē. Atrast brīvu laiku, aizvest, atstāt, tālāk tās 2 stundas atrast, ko darīt. Amen. Ja? Un tad tālāk savākt to mašīnu un braukt tālāk savās lietās. Tas ir ārprātīgi bezjēdzīga laika tērēšana. Jā, vai arī pa Ēriku mest un pašam sūkt un mazgāt. Jā, bet tad atkal tu nekad nevari arī garantēt to rezultātu. Nē, protams, ir tāda. Tu neesi mazgātājs. Jā, tu neesi mazgātājs. Tā kā, zin kā, citreiz jau arī tev nav līdzi. Nē, protams, tu vari braukāt ar čemodāniņu, kur tev ir viss tur pareizās birstītes un pareizie tur tā tālāk. Tu vari atvērt viņu. Tu vari vispār nemazgāt mašīnu. Skatīties. Un braukt ar netīru. Tā ir interesantākā lieta. Tieši tas arī patiesībā bija man doma, ar ko sākt šodien vispār to sarunu, kad mēs vienkārši aizgājām pagātnes stāstos. Bet tieši runājot par pašu Vaškāru, pie kā mēs nonācām pašā sākumā? Mēs nonācām pie tā, ka Vaškārs, nevis Vaškārs, bet principā tā auto mazgāšana Latvijā ir tāda svētdienas padarīšana, teiksim tā. Jo mēs, tā kā tomēr es nāku no biznesa, teiksim, B2B vides, ja, kur mēs ļoti daudz strādājām, teiksim, biznesu, un man, protams, pirmā doma bija, ka, reku taču apkārt ir milzīgi autoparki un tā tālāk, mēs viņiem visiem varam vienoties, paskaties, kurš atteiks no tāda, teiksim, tāda forša servisa, ja? Izrādās, ka nav nemaz viss tik vienkārši. Tāpēc, ka lielākā daļa Latvijas uzņēmumu šobrīd vēl joprojām pastāv tāda lieta, kad automašīnas tīrība ir, vai automašīnas tīrīšana ir darbinieku pārziņā. Tātad darbinieks ir tas, kurš izlēma, kurā mirklī, kurā vietā braukt, mazgāt mašīnu. Un tad labākā gadījumā viņš var aiznest grāmatvedībai čeku, vai sliktākā gadījumā viņam vispār neko par to neapmaksā. Viņš saka, ja tev ir iedot dienesta mašīnu, tu ar viņu braukā, tad tu droši vien brauc arī brīvdienās, tad brauc arī, ka grib un mazgā. Un tērē, cik tu vēlies tam. Tā nav pirmā nepieciešamības prece, saproti? Tā, es uzskatu, ka tad priekš kā tad jūs tur līmējat virsū tās uzlīmes? Es atceros, man profila laikā bija 120 dienesta automašīnas. Un es arī nebiju sākumā šo jautājumu, vispār par to nedomāju. Kāda starpība, kur jums ir mašīna? Tanī laikā vēl varēja braukt brīvdienās uz mājām, ja tur nebija tur tās garās atskaites un tā tālāk jāraksta. Beigās es vienkārši izgāju ārā, tur tas profam, tas office atradās
tur, kur tagad oranžs uz Jūrmalas šoseis, tā lielā ēka oranža. Un tur stāv tās manējie tie Fordi un tās Toyotas, viss sastāv, vienkārši tur stāv, principā, teiksim tā cūkūts, ja? Tur vienkārši reāli 120 netīras mašīnas. Un tad jēga, uz viņām visām tur bija smuki oranži uzraksti un tur kaut kāda informācija tā tālāk. Un tad mārketings bija viens no pirmajiem, kas cēla šo te trauksmi. Ir steidzami jārisina jautājums, lai tās mašīnas tur ir nevis 120 antireklāmas mums braukā, bet lai mums braukā 120 reklāmas. Tas ir mārketings. Bet, ja mēs runājam par tādiem parastiem mirstīgiem cilvēkiem, ir tiešām ļoti daudz, kuriem nevajag tīru mašīnu. Es agrāk daļai tā, ka man bija čakars mazgāt mašīnas, nevedu viņu nemazgāju. Man bija čakars. Es tikai īstenībā daļai jums sāku mašīnu mazgāt. Redzi, Elīna, tad mēs esam kaut ko jau mainījuši tavā dzīvē. Jūs esat ļoti mainījuši. Un, zini, es teikšu godīgi, ka tu iekāp netīrā mašīnā, tev liekas, ka tu pats esi netīrs. Tev liekas, ka tik ļoti tu mīli vai savu mašīnu, vai to, ko tu esi nopircis sev, ja, ka tu pat nespēji viņu iztīrīt, jo tev nav laiks. Man nav laiks braukt un sūkt augstā laikā. Viņu ar kaut kādu birsīdu es to nekad nedarīšu. Jā, bet jūs tiešām esat izmainījuši. Tā kā plusiņš tev, es turpināšu īstenībā pieturēties pie tā, kas man iedvesmoja tevī visvairāk. Tā tev ir liela komanda. Ir liela komanda. Gribētu lielāku komandu? Es domāju, ka viņi noteikti būs lielāki. Es nezinu, vai es gribētu viņu lielāku. Nē, tā vadības komanda, viņi, protams, arī pieaugs. Bet viņi nepieaugs tādā ātrumā, kā pieaugs automazgātāju brigāžu skaits. Jā. Teiksim, tur mēs esam diezgan tā labi atstrādājuši to vadību. Kurā brīdī tu saprati, ka tev ir jāpieņem darbinieks? Tad, kad es... Liekas, ļoti vienkārši jautājums, bet tas ir... Tas ir, jā, protams, pareizā atbilde būtu droši vien, kad tanī mirklī, kad es sapratu, kad es kaut ko nepaspēju vai nevaru izdarīt, ja? Bet es pateikšu varbūt nestandarti. Es pateikšu vienkārši tanī mirklī, kad es sapratu, ka es kaut ko negribu darīt. Vai man tas vienkārši nepadodās? Bet, saprot, tas ir arī jāsaprot. Ja man vīrs pateica aizvakar vienu tādu gudru frāzi, ka tev ir jāatrod kāds, kurš izdarīs to darbu, kas tev nepadodās, kas tev nesanāk, lai tu varētu darīt to, kas tev vislabāk sanāk. Un vai tev tu to darīsi, ka tev smelsies ūdens mutē un ka viss jau grūst un tu saproti, ka tu vairāk nepavelc? Otrs moments, kad tu to saproti jau pašā sākumā. Galvenais, lai tas nav saistīts ar grāmatvedību, jo tad vienkārši sāks to tavu darbu darīt kaut kādu cilvēku, kurus tu diez vai grib redzēt savā ofisē. Piekrītu. Viss lietas ir jāskārto jau pašā sākumā. Tieši tā, jā. Tas ir fakts, vai pēc tam tu maksā, kā saka, skopais maksā 2 reizes. Bet par komandas veidošanu man ļoti iedvesmoja tas, ka ir kāds, kas dara tās lielās lietas tavā vietā, jeb izpildu direktors. Kurā brīdī tu mauc pats un kurā tu brīdī saprati, ka tev ir vajadzīgs kāds, kurš bīda tavas lietas bišķītiņi tālāk straujāk. Es domāju, ka tāda pozīcija kā izpildu direktors. Es zinu, ka šī ir ļoti šaura tēma, bet man viņa vienkārši ļoti interesē. Es pat nezinu, kā. Es varu pateikt viens cits, teiksim, nezinu, kā mēs sauksim, blogeris, ja? Jā. Ar kuru es arī esmu vairāk kā 10 gadus pazīstams, un viņš, mēs ar viņu satikāmies vairākas reizes arī par vaškāru tēmu un runājām, bet ne jau kā interviju, bet vienkārši kā draugi un parunājāmies. Pēdējā saruna man ar viņu bija, teiksim tāda, es viņam teicu, Klau, tev ir tā pieredze, to finansējumu piesaistē un tā tālāk, varbūt, ka tu vari kaut ko padalīties un pateikt, jo es plānoju jaunas iekārtas pirkt un tā tālāk. Un viņš teica, tās galvenās divas lietas bija, tātad viena lieta bija, kas teiksim, pašam biznesam tur jāparāda, bet tā galvenā lieta, kas man ritīgi iedeva pa nerviem, bija tas, viņš teica, tev jāatrod ir CO. Atrod CO, kas tev visu darīs tavā vietā, lai tev nav jāiet, jāstāsta tur uz konferencēm, jābraukā angliski jārunā un tā tālāk. Es domāju, labi, es angliski arī runāju, ja, tā varbūt nebūtu problēma. Un tad es sāku pie sevis šo te lietu analizēt un mēģināju, un sākotnēji pat mēs palikām pie tā, ka labi, tad viņš pat teica, ka viņš varbūt man ieteiks kaut kādus cilvēkus tur no savām tām aprindām. Un tā, bet beigās arī
Beigās es sapratu tā, ka tajā startupā vai starta tajā pozīcijā, vienalga, teiksim, kad varbūt man nav, teiksim, tur 20 vai 30 gadi, ja, bet es tāpatās jūtos šobrīd kompetentāks un spēcīgāks, ja, par kaut kādu, teiksim, CEO, kas man atnāks, parādīs, kā tam varbūt vajadzētu būt, teiksim, pēc teorijas. Okay. Tātad tu jūties tā, it kā tu esi zinošāks nekā kāds cits, kurš varētu atnākt un darīt to darbu. Es nekad to neesmu uzsvērs, bet es domāju, runāju tieši par konkrēto lietu, par Vaškāru un par viņa šobrīdējo attīstību. Ja? Tātad es domāju, ka neviens CEO nerisinās, teiksim, tos jautājumus, kurus šobrīd es risinu. Okay. Ja? Jo tie pagaidām neskatoties uz to, ka tas bizness iet un ka viņš aug un tā tālāk, vēl joprojām daļa ir eksistenciāli jautājumi. Ja? Teiksim, par ko mēs runājam par to būt vai nebūt. Okay. Ja? Varbūt mēs nerunājam būt vai nebūt pašam biznesam, bet mēs runājam par būt vai nebūt kaut kādiem pakalpojumiem vai kaut kādām, teiksim, tām sadaļām. Kuras ir jānolem tev? Pieņem lēmumu šobrīd es, Jā. Un tāpēc es uzskatu, ka man nav tāda CEO, ja? Man ir, teiksim, vadības komanda. Jā. Man ir vadības komanda, kas sastāv no 4-5 cilvēkiem, kur mēs kopā arī izlemjam tos tālākos jautājumus. Teiksim, pārsvarā es visus tos jautājumus lieku uz izlemšanu tādā sastāvā. Kāpēc es to jautāju? Tev izstāstīšu uzreiz. Es vienkārši gribu sadzirdēt precīzi atbildi, jo es arī gribu zināt, kā man darboties. Man ļoti patīk tas, kā mums novadījās tā mūsu iepriekšējā saruna. Ir lietas, kuras dari tu, tāpēc, ka tu zini, kā tu gribi redzēt uzņēmumu. Tas viss stāv uz taviem pleciem, tu esi ieguldījies, tu esi izveidojis komandu, tu zini, uz kādu mērķi tu ej. Bet ir kaut kādi momenti, kad tu saproti, tu nevari būt visu laiku vagā, tu nevari visu laiku visu kontrolēt. Vai rekurbi saka, tu esi nodolģējis to džekus, kas mazgā šīs mašīnas, vai ne? Tu vairāk nedarbojies ar šo personālu. Es pareizi sapratu? Tur ir kāds atbildīgāks par tevi, kas to visu kontrolē. Apmācības, kurš atnāk uz darbu, grafiki, pie kuras mašīnas, kurā brīdī tev ir jābrauc. Vai tu to joprojām dari? Nē. Es to nedaru. Par to es arī runāju. Ir kāds, kas to izdara tavā vietā? Bet tie ir ikdienas atstrādātie jautājumi, kas ir principā nodoti vidēji līmeņa vadītājiem, kurš tālāk vada tos visus procesus. Un savukārt ir kaut kādi arī lielie attīstības vai ne momenti, kuros tu zini, ka, piemēram, aplikācijas izveide. Man tādas nav. Labi, man ir mājaslapa, bet ļoti gudrs gājiens, ļoti ērts gājiens. Un vēl daudz tādu lielu lietu. Jūs tikko bijāt, kur mēs bijām pie jums arī pasākumā, kur jūs bijāt kā sponsori. Arī šādi lielie projekti, kur iesaistīties, kur būt, kā attīstīties, mārketings, ko piesaistīt. Tev ir kāds palīgs, kas tev palīdz šitās visas lietas izdomāt? Nē, man ir konsultanti, kas man dod. Man ir draugi, teiksim, paziņas, kas man atnāk. Piemēram, tas pats rallija projekts atnāca no manas skolas biedri, teiksim, tā tālāk. Tās ir lietas, kas ir riņķī apkārt. Viņas tev vienmēr būs piedāvājumi. Man šodien, piemēram, atnāca piedāvājums tur sponsorēt vienu tur auto, teiksim, rallija ekipāžu un tā tālāk. Redz, kā ir. Zīmola izveide kaut vai arī rebrandings. Ir tas moments, kad šajā stadijā ir svarīgi saprast, teiksim, ko darīt. Un ko darīt nosaku es. Okay. Un tad ir jautājums, kā darīt. Okay. Un kā darīt mēs izlēmjam kolektīvi. Sapratu tavu domu. Jo es nekad nevaru būt, es uzreiz to pasaku, kaut arī, piemēram, par to pašu mākslīgo intelektu, kas šobrīd ienāk visur iekšā. Teiksim, man ir joks, teiksim, par to, ka mēs 40, 50 gadnieki zinām par to daudz vairāk nekā 20 gadnieki un 30. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam uzauguši, piemēram, ar filmām tur atgriešanās nākotnē vai tur kaut kāds tur Total Recall un tā tālāk. Mēs jau 80. gados, kad Schwarzeneggers tur braukāja ar mašīnu, kurā nebija šoferis, mēs jau zinājām, ka tas būs tas mākslīgais intelekts un kā viņš izskatīsies. Patiesībā pat Ilons Masks tās savas pašbraucošās Teslas tā tālāk arī tos dizainus ir paņēmis no kaut kādām kinofilmām. Bet es nevaru būt speciālists visās jomās, tāpēc man ir svarīgi šobrīd, kad ir cilvēki, teiksim, kuriem ir savs viedoklis. Viens no tiem ir mans vecākais dēls. Viņš pabeidzis universitāti Londonā.
Un, protams, pieredze viņam ir nesalīdzināma mazāka, ja, bet viņam ir zināšanas. Un paturpinot teiksim, to tēmu, kā mēs iesākām to vaškāru, teiksim, tas nākamais solis teiksim, tajā publicitātē un tajā klientu piesaistē nāca tieši no viņa, jo viņš atgriezās tieši no Londonas un sāka darboties. Un sanāca tā, ka viņam bija tur pazīstama viena meitene, kas bija Twitterī toreiz. Influencer, tā varētu teikt. Ja? Un viņa teiksim, ar viņas palīdzību mēs palaidām Twitterī mūsu reklāmu. Arī bija milzīgs efekts. Mēs vispār bijām vienkārši pārsteigti. Mēs sapratām uzreiz, ka Twitters ir nenovērtēts, ja, teiksim, un mēs sākām viņu darbināt uz pilnu jaudu. Tev viegli ir uzticēties cilvēkiem? Tā kā nodilģēt tos darbus un iedot to stafeti un uzticēties, ka kāda ideja var būt arī pietiekami laba un pat varbūt reizēm labāk. Tu esi viegls uz citu cilvēku idejām? Uz citu cilvēku idejām? Jā. Nē. Ja man ļoti daudz meitenes, es ļoti ilgu laiku neieklausījos savā komandā un gāju ar savu funktieru, jo man likās, ka mans funktieris ir vislabākais. Līdz es iemācījos, ka man ir jāieklausās, jo kādam var būt tāda ideja, kur tu vienkārši nenovērtē, bet viņa var būt atslēga. Vai tomēr tu esi savu kaut kādu jā, bet tev jau atkal jāsaprot tālākais jautājums par atbildību. Vai tas cilvēks, kurš ir tev atnācis kā tavs darbinieks un nāk ar kaut kādu ģeniālu ideju, un ja tu akli tā sakot šo ideju uztver un realizē, vai tu esi gatavs maksāt par citu cilvēku kļūdām? Jā, piekrītu. Ja, tad ja tu to izvērtē, un protams, ka tie cilvēki, kuriem ir īpašumā, teiksim, 100 uzņēmumu un tā tālāk, viņi jau sen tam ir pārkāpuši pāri, un viņi jau sen jau ar to rēķinās, kad viņiem ir, teiksim, ir plusi, ir mīnus. Tas kā jebkurā investīcijā. Tu vari ieinvestēt, teiksim, biznesā, kurš tev atnes neticamu peļņu, un tu vari ieinvestēt uzņēmumā, kuru tu pēc pusgada nolikvidē un noraksti zaudējumos. Jā. Un tas ir tieši tāpatās arī cilvēkos. Bet redzi, savu dēlu kaut kādos ieteikumos par Twitter tu uzticējies, piemēram, par sociālajiem mēdījiem. Arī droši vien ir jāuzticās kaut kādu citu ieteikumu par to, ka sociālās platformas viņas ir vajadzīgas. Bez reklāmas tavs uzņēmums vienkārši vienā brīdī nomirs. Vai arī attīstīsies krietni lēnāk, jo cik tu paspēsi no mutes mutē reklamēties, pareizi? Jā, protams. Tu nebija apdedzinājies ar sponsorētajām reklāmām, kā tu atkal dabūji to uzticamību, kad ir jāmēģina kaut kā vēl un vēl un vēl, redzot to, ka pirmajā gājienā Nē, tāpēc, kad mums aizgāja, teiksim, mūsu posti un tā tālāk aizgāja bez visas sponsorēšanas ar milzīgām teiksim, skatītāju atsauksmēm un tā tālāk, un mēs sapratām, ka, tad kāpēc, lai mēs viņus nesponsorētu, un mēs viņus sākām sponsorēt, un arī tas tālāk arī tā uzticība atgriezās tajā visā. Okay. Bet tas bija tikai un vienīgi sākotnēji neriskējot ne ar ko, tik daudz, cik ar to, ka mēs kaut ko esam radījuši. Lielākoties tas viss sākās ar vienkārši sponsorētajām reklāmām, vai jūs tomēr uzturējāt arī tās platformas, kas ir Instagram, Facebook, praktiski reāli, TikToks, Twitters, kur jūs mēs viņus visas uzturam. Mēs arī tur, arī LinkedIn mums ir klāt un visas pārējās, teiksim, tās, bet, kurš no viņiem šobrīd strādā efektīvāk? Kas viens vislielāko naudu? Mēs neesam šādus mērījumus pēdējā laikā taisījuši. Vajadzētu. Bet vajadzētu, jā. Tas ir mūsu mārketinga nodaļas pienākums. Mans ieteikums, tas, kas man strādā vislabāk. Mēs kaut ko darām veselu nedēļu, un tad mēs analizējam. Jo pēdējā laikā Instagrams un vispārējās platformas ir tik smagas un tik īstenībā grūtas, un nav tik viegli, kā bija 5 gadus atpakaļ. Visu, ko tu ieliec, viss muki strādā. Tagad mēs tiešām analizējam, lai saprastu, kurš videoklipiņš, kurš ir atnesis vienkārši lielāko naudiņu. Jo vienkārši maukt un ražot videoklipus, tas vispār vairs nav tik grūti. Jā, tieši tā. Nē, mums ir ļoti labs rādītājs, tās ir reģistrācijas. Jā. Jo mēs redzam to nākamajā rītā uzreiz. Jā. Es varu tev kluso pačukstēt, jā, kad vislielākā reģistrācija ir bijusi pēc tavu pirmā nopietni? Posta, jā, ko tu ieliki, pirmā storija, ko tu ieliki. Wow,
kam neticēja, manā birojā tam ticēja tikai es. Jo tici man tā sakot, te es atkal tevs atbildi par manu dēlu, kuram es uzticos, tā sakot, vai neuzticos viņa lēmumiem. Šis bija pilnīgi pretēji viņa viedoklim. Jā. Jo es teicu, Tod, nomierinies. Es esmu vienmēr mācījies skolā to, ka reklāma, tā sakot, arī jebkāda reklāma ir reklāma. Jā. Ja? Un gan jau, ka nebūs tā, ka Elīna, kā lai saka, pateiks, ka nekam nedara, ja tas pakalpojums vai kaut ko. Gan jau būs tomēr par savu preci, par savu pakalpojumu tev jābūt vienmēr pārliecinātam. Jā, un tas rezultāts bija fantastisks. Man liekas, ka mums pirmajā naktī bija pat uzkāries tā message sistēma, jo mums bija pār 700 jauniem lietotājiem, kas mums vispār nebija bijis līdz tam. Un nākamajā dienā vēl bija 300. Tā kā principā ar tavu pirmo storiju mēs dabūjām 1000 jaunas lietotājs, kas nebija pilnīgi nevienam, pat no nozares, teiksim, pēc tam mums ir storijas likuši tur visādi tur nozares cilvēki, kas tur strādā ar automašīnām un tā tālāk. Wow. Nekas tam līdzīgs nebija. Es pat nenojautu. Jā, tā kā tādā ziņā. Bet es varu uzreiz pateikt, teiksim, protams, mēs varam šeit runāt, tā sakot, viens otram, ko mēs gribam, un tas, ko es redzu vienkārši, ka tā tava pieeja ir profesionālāka. Jā. Es redzu to tādu nosvērtību un profesionālu pieeju, teiksim, šobrīd jau ir tā, ka, ja mēs skatāmies, mums lielāks reģistrēto lietotāju pieplūdums ir, tad jau ir skaidrs, ka Elīna kaut ko ir pareklamējusi. Elīna ir pastrādājusi. Bet nē, tas viss sākās ar to, ka tas tik tiešām strādāja manā gadījumā, ko es izdarīju neapzināti. Bet pareizi izskatās, kāpēc es nostrādāju mazais lifehacks. Es no sākuma parādīju jūsu pakalpojumu, un es nezināju, ka jums ir tas QR kods. Es nezināju, ka jums ir aplikācija. Es vienkārši pastāstīju, ka šāda štela ir. Iedomājieties, man tikko piebrauc reāli pie mājām, mazgāt man mašīnu. Man liekas, ka tu pat pirmajā reizē nosauc viņu nevis pa vaškāru, bet pa kārvašu, kaut ko tam līdzīgi. Bet tas tāpatās, jo svarīgs jau ir tas... Tas patiesums un īstums. Tieši tā, Elīna, tu jau esi viedokļa līderi kaut kādā savā tajā sekotāja grupā. Un šajā gadījumā, ja tu parādi to un tas, teiksim, nostrādā, un es domāju, ka jebkurš loģiski domājošs cilvēks, apskatoties uz to pakalpojumu, viņš saprot to, ka tas ir kaut kas labs. Tas ir kaut kas labs, un tas ir kaut kas savādāks. Un tik tiešām ir tie cilvēki, kas tomēr mazgā tās mašīnas un kas braukā un sēž tajās rindās vai brauc un meklē to mazgātu, tie to ļoti labi saprot. Jā. Un pēc tam tikai, kad sazinājos, es noskaidroju par to, ka jums ir gan tas QR kods un es visu informāciju. Un pēc kaut kādām dienām es saku, klau, mīļie, es tikko dabūju. Izrādās, viss ir vēl krietni vieglāk. Un es tur rādu un stāstu tā, kā es varu. Bet tas ir tik viegli. Tu vienkārši piezvani, tu tur sabadi. Un es, kad uzzināju par cenām, man likās, es 5 gadus braucu netīru mašīnu, mazgāju viņu reiz pusgadā. Un vienmēr sapņoju, lai man mašīna būtu tīra. Un, tas, ko es daru, ir nereāli krūti. Cilvēki, kas to nezina, lūdzu nočakojiet un dariet to un braukājiet ar tīrām mašīnām. Jo tagad iekāpt netīrā mašīnā, es teikšu godīgi, man tāda sajūta, ka man ir jāskārto savu iekšējā kastīti. Jo, liekas, tas tāpat kā mājās. Kad ja māja ir netīra, tas nozīmē, ka arī tev iekšā viss ir netīrs. Tas man īstenībā iedeva arī tādu statusu, ka tu iekāp tīrā mašīnā. Ja jau tu esi sev nopircis labu mašīnu, tad lūdzu, es tik labs ielēju tur gan labu benzīnu, gan arī aizvedu viņu nomazgāties. Tieši tā. Un man tas ir tāds. Bet jūs īstenībā forši mārketinga triks, ko es vēl varu darīt ar savām sociālajām platformām, skolojiet cilvēkus par to, cik ir krūti mazgāt mašīnu. Jā, tā ir vēl viena lieta. Jā, tas ir par to, ka, ja tu nevari mainīt to rezultātu, tad maini viedokli par to. 100 punkti. Tas tā ir, jā. Tas varētu. Pie tā mēs arī strādājam šobrīd. Jūs esat tie, kas arī iedvesmo, jo es esmu tā, kas iedvesmo labi izskatīties, bet es arī pati esmu kā paraugstam. Jā? Tas pats arī, hei, ja tev nepatīk drēbes vai nepatīk tieši mans drēbes, es tev vienkārši rādīšu, kā tu vari skaisti ģērbties, netērējot daudz naudu. Jā, savukārt jūs vienkārši
mazgāt mašīnu, tas ir krūta. Jā. Un arī darba mašīnu mazgāt ir ļoti krūti. Pats svarīgākais, es domāju, ka tas vairs nav tik sarežģīti. Jo, mēs uz vietas nestāvam. Mums ir ļoti, gan tagad uz rudeni, mēs esam gan pakalpojumus pielikuši klāt, un tur nāk. Kādi? Mums ir ūdens atgrūdoši pārklājumi stikliem un salonam. Okay. Ar kuriem mēs apstrādājam. Turpatās arī izbraucot uz vietas, mēs arī apstrādājam tātad mašīnas. Plus papildus mums lēnā garā sāk arī tā kā ar muskuļiem apaugt mūsu ne tikai aplikācija, bet arī platforma, jo mēs esam izstrādājuši platformu. Uz doto mirkli mēs redzam, ka problēma ir varbūt ne tikai pašā automašīnu mazgāšanā, bet arī principā pašā tajā biznesa sektorā. Jā. Jo tas biznesa sektors ir ļoti, ļoti sadrumstalots, viņš ir pa visu Latviju izkaisīts, katrā vietā ir savi īpašnieki, savi nosaukumi, savi darbinieki, savas metodes un tā tālāk. Un tā ir tāda lieta, kur es, tā kā man vienmēr patīk mērogs visām lietām, ko es daru, tad es tam pieķēros klāt un es izveidoju platformu, kurā varēs jebkurš automazgātavas īpašnieks vai automazgātavas darbinieks vai automazgātavas grāmatvedis vienalga varēs reģistrēt savu profilu. Un principā mēs jau strādāsim ne tikai uz mobilo automazgāšanu, bet mēs piedāvāsim arī visu pārējo automazgāšanu caur mūsu aplikāciju. Okay. Mēs piedāvājam savu rezervācijas sistēmu, mēs piedāvājam savu norēķinu sistēmu, mēs tātad veidosim šo tīklu, lai viņš pārklātu pilnīgi visu Latviju. Lai, piemēram, kad valsts policija vai teiksim, nezinu, tur ātrā palīdzība taisa, teiksim, konkursu, lai viņiem nav jātaisa savi nolikumi uz 50, 60 lapspusēm katrā reģionā. Pa katrām tur jāslēdz, tā sakot, 30 līgumi, bet, principā, ja mēs strādājam kā vienots tīkls, tad mēs varam piedāvāt tātad pilnu pārklājumu jebkurā Latvijas vietā. Un tev ir jautājums, ko tu dari, kad neiet? Ko es daru, kad neiet? Ka tev ir atnākuši 20 darbinieki, pie jums strādāt, un nav šodien darbiņš. Tev ir kaut kādas lietas, Pagaidām mēs sūtam notifikācijas. Es uzreiz publiski atvainojos tiem cilvēkiem, kuriem tās notifikācijas varbūt ir jau līdz kaklam, teiksim. Bet, kā jūs darat, jo man ir Instagrams, man ir sava platforma, kuras reklamējos. Mēs cenšamies arī tagad tur ielikt arī iekšā informatīvas lietas, kas ir tomēr svarīgas, un mēs arī atlaides arī dodam tā tālāk. Caur e-pastiem? Caur aplikācijām? Mums ir caur aplikāciju, mēs sūtam klientiem gan e-pastus, gan arī notifikācijas. Kurš to tur visus pulsa? Tu skaties katru dienu rīt nav rezervācijas? Mums mārketinga nodaļa strādā. Okay. Mārketinga nodaļa mums ir salikts, mēs liekam principā notifikācijas, mēs saliekam mēnesi uz priekšu. Tas ir tas, kā jūs dabūnat klientus? Nē, tas ir tas, kā mēs dabūnam pasūtījumus. Okay. Klients mēs piesaistam caur sociālajiem tīkliem. Saprotē. Mazumtirdzniecību. Jā. Biznesa klients mēs iegūstam meklējot viņus un piesaistot caur dažādām citādām aktivitātēm. Noslēdzošie pāris jautājumi. Ātrie. Man nepatīk tas jautājums. Bet tomēr tas ir ārkārtīgi svarīgs, jo viņi uzdod visur. Kas tas, kur tu redzi sevi pēc mēneša? Tu saki mērķis. Un kas tas, ko tu gribi lielos vilcienos sasniegt uz 5 gadiem? Vai tu domā tik tālu vai nē? Es domāju vēl tālāk. Okay. Jautājums, ja tas ir par biznesu saistīts, un šajā gadījumā mēs runājam tīri par biznesu. Tad es biju nesen uz vienu baigu foršo filmu. Jā. Saucās viņa F1. Jā, es arī biju uz to filmu. Un tur bija tāds rītīgs, tāds vaibiņš iekšā, ka tur viss tur notikās un tā tālāk. Un tad es kaut kā to visu savilku kopā. Un tas mans mērķis ir, lai tas vaškārs tur kādreiz uz kādu no tiem bolīdiem būtu virsū uzrakstīts. Tas būtu tas lielais mērķis.
Super. Un tad tas lielais mērķis ir jāsadala daudz mazos mērķos, lai tas sanāk. Arī ņemot vērā tādu ne pārāk garu laika nogriezni. Ok. Kurā brīdī tāds mini iestarpinājums varbūt var ātri atbildēt? Tu uzreiz nolēmi, ka tev ir vajadzīgs zīmols, izskats, vizuāls, nosaukums. Jo man tas radās, es atvainojos, pēc 7 gadiem. Nē, tas man bija no pirmās dienas. Tur vispār nebija varianti, jo es esmu zīmola cilvēks. Es esmu radījis ļoti daudz zīmolus. Daudz zīmolus. Tu tici tam, ka tieši tam iepakojumam... Es ticu, ka tam ir spēks. Jā, tas ir atkal no vēstures, bet tas, ko, piemēram, tas strādā. Jā, tieši tā, jo kaut vai arī tajā pašā filmā par to McDonald's dibinātāju, ja, viņš arī teica, ka, taču, protams, tās burgeru ceptuves ir pilna Amerika, ja, bet McDonald's ir tikai viens. Jā, tas paprasa naudiņu, tā kā, bet tas iedod. Tā ir, jā. Vērtību. Ok, beidzamais jautājums. Kādu padomu no savām pēdējā laika atklāsmēm tu dotu jaunajam uzņēmējam, kurš ir tikai savā sākumā? Tagad, ar šodienas acīm. Jo šodienā viss mainās un attaisīt uzņēmumu un bīdīt biznesu un vispār darīt kaut ko ir citādāk, kāds bija agrāk. Bet ar šodienas acīm, no šodienas prizmas, kas ir tas padoms, kas tev varbūt pēdējā laikā ir baigi palīdzējis? Es domāju, ka jebkurā gadījumā ir jāpaliek pie pārbaudītām vērtībām, un tā ir mācīšanās, tā ir zināšana ieguve, un viņi ir jāiegūst visos veidos. Tā ir gan caur mācīšanos skolā, caur mācīšanos universitātē, caur mācīšanos darba vietā, bet visu laiku ir sev jāpilnveido. Kaut kas ir, ko tu vari dabūt pa brīvu, kā elementāri noskatoties šo podcastu. Tā arī ir mācīšanās. Tas arī ir kaut kas, ko tu izmanto, un ne visur ir jāmaksā. Daudz, kur tik tiešām tu vari iegūt, vienkārši attaisot savu sausu, skrūvējot savus antenas, un galvenais to ņemot un arī darot. Tieši tā, jā. Jā, un es arī gribu iemācīties angļu valodu. Kas ir tavs mērķis, ko tu gribi iemācīties tuvākajā laikā? Droši vien, kad es kaut ko vēl, teiksim, akadēmiski mācītos, kad visticamāk, kad nē, bet teiksim, kursu veidos noteikti, kad es vairāk gribu šo te digitālo mārketingu paskatīties, kā viņš, teiksim, vēl vairāk var ietekmēt to biznesu, kurā es šobrīd darbojos. Tu gribi nevis kādam citam maksāt par to, lai viņš to dara, bet tu gribētu pats iemācīties. Man patiktu vienkārši klausīties no malas un jau kā spečukam, jā, teiksim. Okay. Un izteikt gudras piezīmes, tā sakot, nevis klausīties ar pavērtu mutu un tagad, vai tad var arī tā. Ok, tad tu tici digitālajiem spēkam? Jā, es ticu. Ticu gan, jā. Es ticu, es ticu arī mākslīgajam intelektam, un es ticu, ka vairāk kā, es pat teiktu, ka 80% no tiem amatiem un darba vietām un tām profesijām, kas šobrīd vēl joprojām pastāv, viņas tuvāko 10 gadu laikā aizvietosies. Nebūs. Protams, tas jau tagad, es saku, es braucu, teiksim, arī tajās pašās tādās tā kā, vienkāršajās nozarēs, ka tur vairuma tirdzniecība, tur mazuma tirdzniecība, tā tālāk. Es nezinu, vienkārši kaut vai, man stāvēja, nezinu, kaut kādas 2 nedēļas stāvēja līgums uz 20 lapām tur ar vienu maksāšanas platformu, ja, kur man visu laiku teica, ka tu parakstīsi, es teicu, man gadu vajag, lai es viņu izlasītu, ja, teiksim, to līgumu. Un tad es saprotu, bet tas tik elementāri ir, kad ir taču mākslīgā intelekta kaut kāda, teiksim, tūli, kurus tu vienkārši ieliec iekšā pamatlietas, kas tev interesē tajā līgumā, viņš viņu iziet cauri, viss pasaka, ir, nav viss uz redzēšanos. Un priekš kā ir vajadzīgs tad, piemēram, nezinu, jurista konsuls uzņēmumu. Vai jurists. Īsāk sakot, ļoti daudz lietas noteikti vairs nebūs un neeksistēs un viss aizvietosies. Tas jau šodien tas notiekās, bet es domāju, ka pēc 10 gadiem es domāju, ka to visi reāli redzēs. Es tevi sapratu. 2 vārdos, ko es sapratu no visas mūsu sarunas,
ko es gribu tādu suliņu izspiest, kas man palikās prātā. Ka jaunajiem, paklausoties tevi tavos 19, 20 gados, kad tik tiešām ir ārkārtīgi svarīgi teikt jā kaut kādām lietām un uzņemties. Ļoti daudz nav gatavi uzņemties. Baidās, bet tas, ka tu uzņemies, tāpēc arī tu esi uzņēmējs. Jo tu uzņemies atbildību ne tikai par sevi, bet jau tu uzņemies vēl arī par kādu citu. Un ja tu to neesi gatavs darīt, tev izaugsme nespīd. Jo man pirmā raksturīpašība bija tas, ka esmu gatava uzņemties atbildību par savu pakaļ. Un pēc tam jau uzņemties par citiem. Tas, ko es tādā saknē saņēmu no tevis. Es gribēšu ar tevi vēl pāris lietas izrunāt arī par to komandas būvniecību un komunikāciju. Otrs, tas, ka ir tiešām jāmācās. Mācīties. Tas ir tas, ko, diemžēl, es ļoti ilgus gadus nepiekopu un nedarīju. Es gāju tikai savu čūņiku. Un man likās, ka es ar to baigi daudz izbraukšu. Mācīties nekad nav par vēlu. Man vienmēr likās, ka mācības nav par mani. Kad man vienkārši nepadodās, bet tu mācīties var dažādi. Un kaut vai tagad sēžot uz šī krēsla, es mācos no tevis. Jā. Un arī tas, ko es iemācījos arī no tevis, ir ieguldīt. Bieži vien uzņēmēji ir skopi, un viņi daudz kam meklē jēgu, pirms viņi iegulda. Kaut vai tas pats rebrandings, ieguldīties savos kolēģos, cilvēkos, maksāt par to, jo elementāri tas, ko tu sasniedz, bija tāpēc, ka tu tiešām ieguldīji pašā startā. Es to nedarīju. Es tiešām man bija bail, tur atdot to savu naudiņu, ja tur kāds baidās iekārtā ieguldīt. Jā, kāds baidās sociālajās platformās sponsorētajās, bail, kad tu nedabūsi uzreiz to naudiņu atpakaļ. Bet tā ir tava pieredze. Jā, tas ir tas, ko tu redzi. Ja tu redzi, ka tas nāks atpakaļ, tad jā. Ja tev tai sajūtai jābūt. Dažkārt tā sajūta pieviļ, protams, jā. Bet tas ir dot tev pieredzi. Jā, un arī nebaidīties stāvēt par savu viedokli, par to savu čuņiku, reizēm turēt to kontroli, kā tu saki, nenodot un neatdot visu, jo kurš tad maksās par tajām idejām pēc tam. Pareizi, tu maksās. Tieši tā. Un man tas ļoti iedvesmoja. Tā kā es tev gribu pateikt lielu paldies par šo sarunu. Es saprotu, ka tev ir, tu neplāno apstāties, tu esi tikai, kā saka, tajos sulīgākajos gados. Jā. Tieši tā. Un vēl kas man iedvesmoja, pasies, tu pa lielam radīji to, kas Latvijā nebija. Es pareizi saprotu, nav tādu servisu, tādu pakalpojumu. Jā. Kādu gaisu tu elpoji, ka tu tam noticēji tik ļoti? Tev bija apkārt kāds, kas tev... Tas, ar ko mēs sākām sarunu par to, kad es pats biju ar to lietu, biju ļoti, kā lai saka, neapmierināts. Jā. Es bet redzēju, ka tā ir problēma. Tu izstāstīji to ideju, kāds, kas tev aplaudēja un teica, jā, laba ideja. Visi. Jā. Vēl joprojām. Ok. Vēl joprojām. Tā nav. Tik tiešām nav. Ir varbūt kaut kādi pāris reizes bijuši kaut kādi pāris, bet tie cilvēki... Bet viņi bija gatavi arī maksāt, jo izstāstīšu, es varu izturēt baigi garšīgo kūciņu, bet kāds ir gatavs ar viņu pacienāties, bet nav gatavs man par viņu maksāt. Sapratu man domu? Jā. Viņi tikai jūsmoja, vai viņi bija arī gatavi teikt, hei, es ņemšu to pakalpojumu, tikko viņš tev iznāks? Es uzreiz saku, ka mūsu potenciāls ir vismaz 10 reizes lielāks šobrīd Latvijā nekā ir mūsu apgrozījums uz doto mirkli. Ja? Tāpēc, tāpēc tad, kad cilvēki sapratīs, ka tas nav dārgi, ka tas ir ērti, ka tas tik milzīgi daudz iekonomē laiku, piemēram, tas, ko mēs esam likuši iekšā savās mārketinga aktivitātēs, esam piedāvājuši tiem pašiem elektroauto. Ja tas elektroauto tev tur lādējās to stundu, pusotru, 2. Mēs esam pie tām vienīgie, kas var nomazgāt, kamēr viņš lādējās. Jo viņam nekas slikts nenotiks, jo mēs to nedaram ar ūdeni, mēs to daram ar tvaiku. Kas tas, ko tu esi jau sapratis no šīs sarunas, ko tu darīsi vēl labāk? Es tev varu iedot tādu nelielu spērienu. Ja tevi nezina, tad tevi nepērk. Jā, varbūt, bet par to es atkal... Es nedomāju, ka es kļūšu par publisku personu. Ja, teiksim, jo es šajā gadījumā par pašu biznesu, ir tā, ka ir jāturpina attīstīties un jāturpina meklēt veidi, kā labāk uzrunāt klientus. Tas arī viss. Es domāju, ka mēs esam ļoti daudz iestrādes veikuši, ļoti daudz iestrādes. Un es ticu, ka tās iestrādes vismaz pa
60, 70 ir pareizos virzienos. 100 punkti. Tos 30 kancelēsim un tos 70 moksim tālāk kā 100%. Nu tad es redzu, ka es pēc nākamā gada, kad sēdēšu te un dzeršu kafiju, tu man teiks, kamēr mēs šeit sēžam, visi, kas sēž ofisos, kas dara savus darbiņus, mēs mazgājam viņu mašīnas. Tieši tā, jā. Un tīra mašīna, braukt ar tīru mašīnas tiešām ir krūti, tāpat kā sēdēt tīrās mājās, tīrās drēbēs, tāpat arī tīrās mašīnās. Es ļoti priecājos par tavu pakalpojumu un milzīgs paldies par drosmi, īstenībā arī bija mani uzrunāt. Jo toreiz uzrunāja viena no kolēģiem, viņi izdarīja to privāti WhatsAppā. Un tiešām respekt, kad nesabijās, jo tajā brīdī, kad man teica to pakalpojumu, es viņam nemaz nenoticēju, necēju, ka varbūt tik labi. Bet kaut kādā brīdī es tā nodomāju, let's go, why not? Es domāju, ka 99% gadījumu visi, kas ir pamēģinājuši, visi ir bijuši apmierināti un dara to turpmāk arī. Super. Paldies jums par jūsu darbu. Paldies, ka tu uzdrīkstējies atnākt pie manis. Tā bija pirmā tava intervija, ko es gribu, lai tu izdari, lai tu viņu pēc tam pārklausies. Man vīram tik ļoti nepatīk to darīt. Viņš vienmēr sēž, es neklausīšos savu interviju, neslēdz ārā. Nē, pārklausies. Vēlreiz tu noteikti paņems vēl kādu savu atziņu un sapratīsi, hei, es nākamreiz pateikšu šitā ten, un es šitā ten, un ceru, ka tā nebūs tava pēdējā intervija, bet ka būs vēl, jo jūs darat tiešām krūtu lietu un ir daudziem, ko no tevis mācīties. Paldies tev. Paldies tev, sit 5. Mēs paceļamies. Mēs paceļamies. Es ceru, ka jums šī saruna bija ārkārtīgi vērtīga. Atstāj man savu sirsniņu, padalies ar savām emocijām. Atceries, ja tu esi jauns, tikko sācis vai tieši otrādi, tu tikai turpini tāpat kā es. Saki jā lietām un nebaidies uzņemties, jo tur būtu tas 1 no 5%, kurš baidās uzņemties un tā iemesla dēļ tu arī nesasniedz lietas. Bet tikai tie, kas uzņemās, jā, tas ir bailīgi, bet tas var nest ārkārtīgi labus rezultātus. Un tas ir pierādījies arī manā dzīvē. Mēs arī jaunās telpas paņemot īstenībā, tā ir milzīga uzņemšanās, attaisīt noliktavas 500-600 kvadrātmetros, un mēs nezinām, vai tas strādās. Bet man patīk viena frāze, ko man saka vienmēr vīrs, ja kas mēs vienmēr aiziesim atpakaļ. Protams. Un tu varēsi turpināt maukt tā, kā tu mauc, bet ja tu neesi pamēģinājis kā tajā ezera krastā, tad tu daudz ko zaudē. Tā kā uzņemies, nebaidies uzņemties, tīpaši, ja tu strādā pat algotu darbu. Tur ir tik daudz iespējas īstenībā uzņemties un praktizēt to, ka tu vari būt labāks. Un tas 100 punkti tev atnesīs gan lielāku atalgojumu, gan arī noteikti darba novērtējumu. Tā kā paceļamies arī no saviem divāniem, ejam un daram. Paldies, ka tu noskatījies šo sarunu, un mēs tev sakam tā. Ja? Visiem čau! Čau!